Daļa šo uzskata par dieva dusmām. Šādi te skati visur Rīgas centrā. Un kas ir zīmīgi, ka ļoti liels iedzīvotāju daudzums neticēja šiem te brīdinājumiem, un tas ir tāpēc, ka mēdīji ir tik daudz melojuši par visu iespējamo, par Covid afēru, par karu, par politiskajiem notikumiem, korupciju slēpuši, LGBT propagandu te veicinājuši, ka cilvēki vairs netic mēdījiem, domāja, ka tas ir speciāli uzmanības novēršanai, vai arī vienkārši neskatās vairs un nelasa mēdījus. Tāda ir situācija, un pie tā ir vainīgi tā saucamie žurnālisti un patiesības tenzētāji, un politiķi, protams, kas to visu pasūta. Betona stābi ar armatūru pat izgāzt. Ujo! Rekāds te variants ar visu šito. Un daļa šo uzskata par dieva dusmām, par Parīzes olimpiādas atklāšanā redzēto transvestītu un pederastijas slavināšanu. Karma, suņi atriebās. Mani sauc Rudolfs Breimans, pievienojieties šim te profilam, te būs regulāra informācija bez cenzūras. Padalieties ar šo video.